Labi. Vārds Andim Puram, Zemkopības ministrijas meža departamenta direktoram. Labdien, godātās dāmas, cienītie kungi, ministri, deputāti. Jā, sagatavojām mēs arī no savas puses šo prezentāciju par meža nozares ilgspēju, klimata mērķu un reģionu ekonomiku, minot kā vienu no stūrakmeņiem šo mērķu sasniegšanai. Īsi ieskatam, par ko mēs runājam par tiem pašiem 3,3 miljoniem hektāru meža, kuri pusi privātajiem, pusi valsts mežiem un arī paskatoties vēsturisko attīstību, viņi mums ir pieauguši. Mēs visu laiku minam par klimata mērķiem, bet atceramies, ka ir šie ilgspējīgas attīstības mērķi, un tur ir arī vairākas lietas, kas ir būtiski attiecībā uz nabadzības novēršanu, izglītību, zināšanām, attīstību un, protams, arī vides mērķi kopā. Un tāpēc ir ļoti būtiski, ja mēs skatāmies, kā mums iet varbūt ar to 1., 2., 3., 4. mērķu izpildi, jo tad attiecībā šie, kas attiecās klimata mērķiem, būtu vieglāk un ātrāk arī sasniedzam. Jo es šeit gribētu arī pieminēt to stāstu par zināšanām, izglītību, jo tad cilvēkiem arī ir šī iespēja un izpratne lielāka. Un, protams, ka galvenais ir arī par šo sadarbību šajā visā, kas ir ļoti būtiski uzsvērt. Nākamā lieta, ko arī vajadzētu atcerēties un runājot par šo kopumā, ir deklarācija arī par Evikas Siliņas vadīto ministra kabineta iecerēto darbību, kas ir 23. gada 15. septembra. Tur gan vairākas lietas, bet vienā tām būtiskajām lietām, ko mēs brīžiem aizmirstam, ir, ka Latvijas cilvēki ir mūsu valsts lielākā vērtība. Un tie ir tie, kas sasniedz un realizē šos plānus. Ja mēs skatāmies uz valdības rīcības plānu un arī, kas ir visu laiku šīs diskusijas attiecībā uz emisiju samazināšanu, tad mēs arī varam paskatīties, tur 24.1 punkts, kur ir par deklarācijas uzdevumu, bet darbības rezultātos tur arī ir atruna par to, ka ņemsim vērā emisiju samazināšanas mērķus, sabalansējot tos ar ražošanu tā, lai nesamazinātos lauksaimniecības, mežsaimniecības ražošanas apjomi, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās kūras ieguvas apjoms. Bet tajā brīdī, kad mēs par to runājam, mēs tās lietas visu laiku tā kā aizmirstam. Mēs mēģinam izdomāt kaut ko jaunu, kas jau pēc būtības ir iekšā valdības rīcības plānā. Tā nākamā lieta, kas mums visiem ļoti patīk, ir kontrolēt pēc iespējas vairāk, maksimāli nokontrolēt. Un tās bailes varbūt, kas ir nedaudz par to uzticēšanos, jo mēs zinām, ka tā uzticēšanās tā lieta, ko ir ļoti grūti sasniegt, bet ļoti ātri pazaudēt. Un tad paskatoties uz to visu no malas, ir arī pagājušā gada dati par to OECD pētījums. Un tieši, ja mēs skatāmies, kas ir Latvijā, tur ir gan valdība, gan arī par civildienestiem, tad mēs esam vieni no tiem, kuriem tā uzticība pamazām ir tā kā pieaugusi. Un tas, manuprāt, tāds pozitīvs virziens nozīmē, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Un šeit, protams, ir arī jautājums par kā mums izdosies arī šo klimata mērķu sasniegšanu, un tas tā ir interesanti tieši no malas paskatīties, pavērot par šiem cipariem. Kāda ir šī sabiedrības temperatūra tajā visā, ja mēs tā vienkāršiem vārdiem sakot. Un šie ir tie dati, kas ir sabiedrības spogulis. Protams, runājot par klimata mērķu sasniegšanu, mums ir arī tās lietas, uz ko mums vajadzētu iet. Protams, ir tā administratīvās slogas samazināšana, kas arī ir viens no uzdevumiem. Un to mums vajadzētu ik reizi atcerēties un vēlreiz atcerēties. Un tā otra lieta, kas arī pamazām nāk un ko arī jau šeit minēja, tās tehnoloģijas un digitalizācija nāk aizvien vairāk un vairāk mūsu ikdienā iekšā. Un tad jautājums, kā mēs viņu mākam izmantot, un tieši sasniedzot šos savus izvirzītos mērķus, tā skaitā gan klimata mērķus, gan mežsaimniecības, gan par nabadzību runājot, par ražošanas attīstību. Tur ir, manuprāt, ļoti liels lauks, ko mēs varam darboties. Un tā svarīgākā jau lieta, protams, ir tā zemes efektīva izmantošana. Mums zeme ir tic, ka viņa ir. Un tad ir jautājums, kā mēs viņu mākam izmantot. Par šo es domāju, ka jau bija pietiekami daudz un nokomentējuši.
Tā ir situācija, kur mums šobrīd esam. Bet, ja mēs paskatāmies, arī nesen augustā iznāca Luminor šis te arī apskats tieši par to reģioniem un šo te meža nozari. Un tad mēs varam paskatīties arī dažādos reģionos šis stāsts, cik meža nozare aizņem procentuāli šo sadaļu, ir redzama. Kā mēs redzam, protams, ka visvairāk ir Vidzemes reģionā. Un, ja mēs pārliekam, protams, to karti, tad jau mēs varam arī redzēt, cik liela būtiska ietekme ir šim te meža nozarei kopumā skatoties. Ja runā par izaicinājumiem, tad ir stāsts par dziesmu, kas sastāv no vairākiem pantiem, un katru reizi iznāk kāds jauns pants, un lai mēs tiešām varētu izprast šā panta nozīmi un vienoties kopīgā dziesmā, tur paiet diezgan liela strīdi, jo, kā mēs ļoti zinām, arī tūlīt atmežošanas regula jau stājās spēkā, nākamo gadu tātad ir apstiprināta dabas atjaunošanas regula, ir šobrīd sarunas par monitoringa regulu, ir ļoti daudz, un tā galvenā būtība jau ir tas, ka viņām vajadzētu būt sasaistītām savā starpā, bet brīžiem liekas, ka viņi iet katrs savu virzienu. Attiecībā uz rīcībām par šo klimatu mērķu sasniegšanu, te ir vairākas, es varbūt neuzskaitīšu, bet ir jāsaprot tās dažas lietas. Tā viena lieta, kas, manuprāt, ir būtiska un vienmēr būs būtiska, ir tas, ka mēs pieņemam lēmumus balstītus tiešām uz datiem. Tā otra lieta ir būtiskā, ka tiešām mēs domājam un investējam zinātnē, kas ļoti svarīgi, un, protams, arī izglītībā. Un kas nākamā lieta, tā trešā ir tās tehnoloģijas vai instrumenti, ko mēs izmantojam, lai šos te mērķus sasniegtu. Un kā pēdējais slaids, ko es gribētu minēt, kad atceramies, kad mežs nav kā plāksteris, ko mēs varam uzlikt, lai klimata mērķus tā kā sasniegtu vai zem tā paslēptos un pateiktu, viss, mēs tagad uzliekam mežu tur un mēs problēmu atrisinām. Bet tas ir veids, kā mēs varam sasniegt šos klimata mērķus, ejot tiešām šajā meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas virzienā. Paldies! Paldies!